Apsveicu jūs ar to, ka esat tikušas līdz pēdējiem 7. modulim, un tas būs veltīts svarīgam uzņēmējdarbības elementam, kā tīklošana, kontaktu veidošana, sadarbība. Mēs noskaidrosim tieši, kāpēc tīklošanas ir nozīmīga un kā tā var ietekmēt jūsu esošā vai topošā sociāla uzņēmuma panākumus. Šis modulis sastāv no 3 pamattēmām. Pirmajā tēmā mēs apskatīsimies ieguvumus, kādus jūs varat iegūt tīklojoties, veiksmes faktorus un arī iespējamas šķēršļus. Otrkārt, pievērsīsimies tieši sieviešu tīklošanas kopienām un apskatīsim arī dažus Latvijas piemērus. Un visbeidzot, izrunāsim tīklošanas no sociālā uzņēmēja perspektīvas. Un tēma numur 1 ir tīklošanas nozīme, veiksmes faktori un šķēršļi. Lielākā daļa no jums vai pat visi zina, kas ir tīklošanas un noteikti ar to ir saskārusies. Bet, ja mēs runājam vienkāršiem vārdiem, tad tīklošanas ir fizisku un virtuālu kontaktu dibināšana un uzturēšana. Ja? Tā ir arī savstarpēja informācijas un ideju apmaiņa starp cilvēkiem ar līdzīgām profesionālām interesēm. Būtībā tīklošanās ir jūsu attiecības ar ārējo pasauli, veidojot profesionālās attiecības un atbilstošus kontaktus. Un daudziem cilvēkiem, kuri ir guvuši panākumu savā karjerā, uzņēmējdarbībā, to lielā mērā ir veicinājuši laikā gaitā izveidoties spēcīgi tīklošanas kanāli, kontakti un sadarbība. Un es teiktu, ka tīklošanas ir savā ziņā sociālā prasme, jo tā ir spēja mācīt, uzturēt attiecības ar citiem cilvēkiem un spēja, tāpēc, ka to var arī pilnveidot. Un, ja mēs runājam par sievietēm, mēs esam runājuši ar Latvijas sievietēm, uzņēmējiem, gan arī ar projekta partneriem, projekta partneru valstīs, tad sievietēm tīklošanās ir īpaši svarīga, lai pārvarētu iespējamo nedrošības sajūtu vai bailes uzsākot uzņēmējdarbības gaitas, lai atrastu tādu atbalstu plecu grūtākos brīžos vai atskaitīšanas partneri. Ja? Jo nevienmēr mēs varam vai gribam pat atrast atbalstu ģimenē vai savā draugu lokā. Un vēl ir svarīgi atcerēties tādu lietu, tīklojoties, kad tīklošanās ir ne tikai ņemšana, bet arī došana pretī. Jā, tāds divvirzienu ceļš, kurā ir jārespektē vai jāciena gan citu, gan savas vērtības un robežas. Ja? Un to mērķis ir savstarpējs atbalsts, palīdzības un sadarbības piedāvāšana. Un kāpēc tad tā tīklošanas ir vērtīga, svarīga? Jums, kā uzņēmējam, esošajam vai topošajam, tīklošanas var sniegt labumus gan personiskajā, gan organizācijas līmeni. Tie var būt materiāli labumi, piemēram, piekļuva finansējuma un citiem resursiem, kā arī nemateriāli labumi, piemēram, padoms vai kāda svarīga informācija. Un šajā slaidā mēs esam apkopojuši 9, viens no populārākajiem ieguvumiem, un tos mēs pieminēsim arī tālāk, iespējams pat vairāk kārt, un tad, tie svarīgākie ieguvumi ir, piemēram, iespēja apmainīties ar idejām, iegūt padomus, jo tīklošanas var izrādīties noderīgāka nekā Google meklētājs, Tad, protams, ka tā ir piekļuva informācija un resursiem jūsu interesējošā nozarē, informācija par atbalstu iespējām, veidojot biznesu, tīklošanas padara jūs pamanamu, un tā arī ir daļa no jūsu reputācijas veidošanas, jo īpaši, ja mēs runājam par virtuālo vidi,
Kā es arī sākumā pieminēju, tīklošana sniedz tādu kopienas sajūtu, jā, kad jūs neesat viena pati, jo īpaši uzsākot uzņēmējdarbības gaitas, un tad jums blakus var atrasties īstais cilvēks, vai vairāki cilvēki, kas palīdzēs izkļūt no strupceļiem vai atbalstot, izdegšanas brīdi. Protams, ka tīklošanas arī palīdz sasniegt vajadzīgos cilvēkus, potenciālos sadarbības partnerus vai klientus. Un visbeidzot, tā ir lieliska iespēja vai vieta pašizaugsmai, ja? Tā veicina gan arī līderības prasmes, komunikācijas prasmes, gan arī profesionālas prasmes. Ja? Jo savā ziņā tā ir iespēja iziet no komforta zonas, ja? Un uzrunāt jaunus cilvēkus un jaunus horizontus. Un, protams, tur, kur ir daudz cilvēki, tur ir daudz ideju un iespēja veidot jaunus projektus un jaunas partnerības. Runājot par veiksmīgu sadarbības tīklu veidošanu, tad jāsaka, ka tas ir atkarīgs no dažādām mūsu īpašībām vai darbībām. Dažiem tas var būt pašsaprotamas vai dabiskas, taču citiem ir jāpieliek pūles, lai mazliet atvērtos un parādītu sevi citiem. Mēs esam apkopojuši 6 veiksmes faktorus, kas var būt jums noderīgi veidojot savus tīklus. Un pirmām kārtām jāsaka, ka strādājiet pie sevis prezentēšanas. Mēģiniet interesanti atbildēt uz populāru jautājumu, ko jūs darāt. Ja? Pastāstiet arī, kam un kāpēc jūs palīdzat. Ja? Esat īsas un interesantas, demonstrējot sevi un savu uzņēmumu. Otrkārt, veidojot biznesa attiecības, mācieties arī klausieties, ja, vairāk nekā runāties, jo klausoties jūs ne tikai varat saskatīt iespējas vai saprast būtību cilvēkos vai notiekošajā, bet arī parādīt ieinteresētību personai, kas atrodas jums priekšā. Tāpat mēģiniet būt personiskas un dabiskas, veidojot kontaktus, nerunājot tikai par uzņēmējdarbības lietām. Jūs varat šķist pārāk formālas vai nopietnas, un tad cilvēkiem varētu būt grūtāk ar jums nodibināt saikni. Noteikti kombinējiet gan tiešsaistes, gan klātienes tīklu veidošanas iespējas, lai gan liela daļa saziņas notiek virtuāli, tomēr cilvēciskais kontakts, rokas paspiešana vai vizītkaršu apmaiņa joprojām ir svarīgs un efektīvs elements uzņēmējdarbībā. Tad veiciet arī turpmākās darbības un uzturiet attiecības. Ja? Turpiniet komunicēt ar klātienes iepazītajiem cilvēkiem, pievienojot viņus, savā LinkedIn kopienā, draugu lokā, nosūtiet viņam īsu paldies par iepazīšanos vai kādu noderīgu informāciju, vai arī turpiniet iesākt to diskusiju. Galvenais esiet izlīdzīgi, draudzīgi, nevis uzbādzīgi. Un visbeidzot, esiet konsekventas un pacietīgas. Tīklošana ir mārketings, ja, lai radītu savu uzņēmumu pasaulē, jums to veidot tīklus ir jādara visu laiku. Ieplānojiet tīklošanas pasākums savā kalendārā un apņematies to darīt tāpat kā citas svarīgas aktivitātes. Un esat pacietīgas, jo rezultāts nenāk uzreiz. Skatieties uz tīklošanu kā uz ilgtermiņa ieguldījumu. No otras puses, veidojot tīklus, jūs noteikti saskarsieties ar šķēršļiem, un no tā nevajadzētu baidīties. Ja? Varētu būt tā, ka jums trūkst pašpārliecinātības, bet man jāsaka, ka mums visam, ja, ir kaut kādi aspekti mūsu iekšā, par ko mēs neesam droši un pārliecināti. Ja? Tas ir tikai normāli un dabiski, bet ja sievietes, kas uzsāk savu uzņēmējdarbību, var justies nedaudz bailīga vai nedroša,
Bet tīklošanās ir tā iespēja, lai izkāptu no savas komforta zonas un ar maziem solīšiem attīstīties. Jums var arī rīkties, ka lūgt un pieņemt palīdzību ir grūti, taču tieši tīkla izveidas pamatā ir savstarpējs atbalsts. Un tīklošanās bieži vien saistās ar personības tādu sensitivitāti. Un to, kad visi veiksmes tīklošanas speciālisti ir ekstraverti. Vismaz tā daudziem liekas. Bet patiesībā introverti mēs būtu daudz labāki klausītāji un sarunu biedri. Ir vienkārši svarīgi atrast savas pareizās metodes, kas atbilst jums vislabāk. Ja? Piemēram, pirmajā reize vai pirmajās reizes var paņemt līdzi kādu kolēģi. Un atkarībā no jūsu darbības jomas var būt grūti paust savu viedokli lielākajās grupās vai grupās, kur ir nelīdzsvarota dzimumu pārstāvība, ja, kur ir vairāk dominē vīrieši. Tāpat sabiedrībā var pastāvēt dažādi aizspriedumi vai stereotipi, taču saskāroties ar kādu kritiku, mēs piedalāmies tādā dzīves skolā un ar katru reizīti paliekam arī stiprākas. Un arī tāds šķēršlis, kas varētu būt saistīti ar ģimenes pienākumiem vai apstākļiem, piemēram, ir saslimis bērniņš, un varētu būt līdz ar to grūti vai neiespējami apmeklēt klātienes pasākumu, un šajā ziņā ir iespēja izmantot un piedalīties virtuālos pasākumos. Kā rāda mūsu pieredze komunicējot ar Latvijas sievietēm un sievietēm projekta partneru valstīs, tad iepriekš minētie šķēršļi joprojām vairāk attiecās uz sievietēm, tāpēc pēdējos gados ir radušās arvien vairāk sieviešu kopienas vai sieviešu tīklošanas grupas. Līdz ar to sieviešu tīklošanas kopienas rada tādu drošu un atbalstošu vidi, kurā mēs sievietes varam runāt ne tikai par profesionālajām tēmām, meklēt risinājumus, sadarbības partnerus, bet arī atklāti diskutēt par tādām personīgākām tēmām, piemēram, darba vai profesionālās dzīves un privātās dzīves apvienošanu, ja, vai dzimumu līdztiesību darbā. Un daži sieviešu tīklu piemēri. Pirmām kārtām pastāv tādas kopienas, ja, tīkli, kur savā starpā tīklojas sievietes līderes, sievietes vadošajos amatos vai uzņēmējiem, kas ļauj viņam apmainīties ar pieredzi par stratēģijām, saistībā ar vadības jautājumiem, uzņēmējdarbības attīstības jautājumiem, kā arī kalpo, lai izveidotu un virzītu varbūt kopīgu politisku vīziju savā nozare. Tad, protams, pastāv arī tādi tīkli, kur var satikt sievietes, dažādas sievietes, ne tikai līderes vai vadošajos amatos, bet drīzāk tādas, kurām ir pieredze dažādās jomās, jautājumos, dažādas zināšanas. Līdz ar to viņas ir liederīga viena otrai, un tie ir, piemēram, karjeras izaugsmes, pilnveidošanas tīkli kopienas, piemēram, LinkedIn vai arī mentorēšanas programmas. Tāpat pastāv iespēja iesaistīties tīklos, kas savām dalībniecēm nodrošina piekļuvi resursiem, kurus savādāk jums varētu būt grūti iegūt, ja, vai uzzināt par viņiem kaut kādu sieviešu finanšu atbalstu kopienas vai sieviešu finanšu atbalsta programmas. Un es gribu pieminēt vēl vienu veidu, kas ir īpaši populārs Vācijā. Tas ir tās augtas panākumu komandas. Ja? Un tas ir grupas formāts, kas saviem biedriem izveido tādu regulāru atbalsta struktūru, lai palīdzētu īstenot viens otram vidēju un ilgtermiņa mērķus, ja? Atskaitīšanas partneri. Ideālā gadījumā komanda sastāv no 5 cilvēkiem ar dažādu profesionālu pieredzi, lai nodrošinātu daudzveidīgāku perspektīvu un arī ieguldījumu.
Un regulāri tiekoties 1 reizi vai 2 reizes mēnesī, jūs varēsiet panākt lielāku apņemšanos un atbildību pret vai par izvirzītajiem uzdevumiem, mērķiem. Dažkārt ir inkubātori vai kauči, treneri, kas piedāvā šādas iespējas par noteiktu dalības maksu. Ja? Un ir laba ziņa tāda, ka jūs arī pašas varat organizēt šāda veida grupiņas. Lūk, arī daži piemēri par sieviešu tīkliem vai grupām Latvijā. Un no savas puses silti iesaku pievienoties sākumā virtuālai grupai, Facebook grupai Sieviešu virtuālā kopstrādes telpa, ko savu laiku ir izveidojusi zīmola vede Diana Ņiķiķina. Tajā jūs atradīsiet dažādas sievietes uzņēmējas, jaunas pieredzējušas un dažādu nozaru ekspertes. Jā. Līdz ar to tā ir vērtīga vieta, lai apmainītos ar informāciju, lai iegūtu vērtīgu padomu, tad arī pieteikties apmācībām un bieži vien arī skan piedāvājumiem satikties tādās mazākās grupās. Ja. Tad varat apsvert pievienoties tādai grupai kā Women's Networking Club, klubs sieviešu uzņēmējiem, ko vada Svitlana Epla. Par viņiem var uzzināt vairāk Instagram konta Women's Networking Club, iespējams arī kaut kādas dalības maksas. Tad ir visiem zināmais populārs sieviešu klubs, kas darbojas līdzi māmiņu klubam. Bet ir arī citas iespējas, noteikti meklējiet internetā, prasiet kolēģiem un atradīsiet to, kas ir nepieciešams jums. Un visbeidzot šajā nodarbībā mēs parunāsim par tīklošanos sociālajiem uzņēmējiem. Neatkarīgi no tā, vai jūs vēl esat topošā sociāla uzņēmēja un vēlaties noprezentēt savu ideju, noskaidrot vairāk informācijas, labāk orientēties nozare, vai jau esat sākuši sociālās uzņēmējdarbības gaitas un vēlaties notestēt jaunu produktu vai atrast jaunus sociālos partnerus. Vispirms ir svarīgi saprast aktuālo esošo sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmu un tad ar kaut ko sākt. Ja? Piemēram, piedalīties neformālās tikšanās, jaunu uzņēmumu konkursā vai pieteikties inkubācijas programmā, lai veidotu pirmos vai jaunus kontaktus. Un daudzas no esošajām organizācijām nozare regulāri piedāvā tīklošanas pasākumus, apmācību ciklus vai infodienas. Un Latvijā var sākt ar konsultāciju pie Labklājības ministrijas. Teiksim, ja jums ir jautājums vai neskaidrība saistībā ar sociālu uzņēmumu statusa iegūšanu, vai ir kāds ar nodokļu atvieglošanu saistīts jautājums, vai vēlaties noskaidrot par pieejamo atbalstu un neesat atradusi internetā, tad Labklājības ministrija vēl pagaidām piedāvā savas konsultācijas. Tad ir svarīga, vērtīga un centrālā organizācija Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija, kur var uzzināt gan par Latvijā esošajiem sociālās uzņēmējdarbības piemēriem, un piedalīties viņu pasākumos, publiski pieejamos pasākumos, gan arī pieteikties konsultācijā pie nozares ekspertiem, lai noskaidrotu, piemēram, kādu efektīvāku pieeju jūsu idejai, vai arī ar laiku apsvērt kļūt par asociācijas biedriem. Beidzot, Latvijā ir parādījies tāds projekts kā Reach for Change, ir sociālās uzņēmējdarbības inkubātora programma, un tad arī var apsvērt iespēju pieteikties akceleratora programmai New Doors. Un, ja mēs runājam par starptautiskiem tīklu piemēriem vai zināšanu hābiem, tad ir vērtīgs Euclid Network tīkls,
Ir arī Schwab Foundation, Ashoka vai Impact Hub, un, protams, arī citas iespējas, ko var izmantot vienā vai citā savā uzņēmējdarbības posmā. Ir pienācis laiks īsām praktiskam uzdevumam, lai pārbaudītu, ko esat ieguvušas no šīs nodarbības. Atbildiet uz 3 ekrānā redzamajiem jautājumiem, izvēloties katrā pareizo atbildi. Ja? Un pirmais jautājums ir, kurš no variantiem ir tīklošanās pasākuma mērķis? Otrais jautājums - nosauciet galvenos faktorus veiksmīgai tīklošanai. Un pēdējais jautājums - kāds veids ir piemērots, lai pārvarētu dažādus šķēršļus sievietēm tīklojoties? Iepauzējiet video, apdomājiet, un nākamajā slaidā jūs atradīsiet atbildes. Lūk, arī pareizās atbildes. Tagad varat salīdzināt tās ar savām atbildēm. Noslēdzot nodarbību, var rezumēt, kad nav iespējams izvairīties no tīklu veidošanas, kontaktu dibināšanas, ja vēlaties izmēģināt sevi sociālajā uzņēmējdarbībā vai citā jomā, bet tā kā tīklošanās ir sociālā prasme, to var arī apgūt un pilnveidot, ja jums ir maza pieredze, ja, un tad arī veicināt vairāk ienesīgas sadarbības. Bet sieviešu tīklošanas grupas var radīt drošu vidi, kur jūs varat dalīties kopīgā pieredze, piemēram, par darbu un personīgas dzīves līdzsvaru vai pilnveides iespējām, izaugsmas iespējām, kā arī meklēt atbalstu strupceļa vai izdegšanas gadījumā. Un, varbūt kādai no jums var likties, ka biežā tīklošanas, tas ir kaut kas, kas nav priekš manis, ja, un tas ir bailīgi, bet tieši tīklu veidošana veido pamatu jūsu un jūsu uzņēmuma potenciālai izaugsmai.